Labvakar visiem, kuri ir pieslēgušies šovakar mūsu veselības stundā, un visiem arī, kur skatīsies ierakstā, jo tēma ir tiešām aktuāla. Šī tēma, kas mums ir šovakar, ir ļoti, ļoti aktuāla jau ne tikai vairs pieaugušajiem, bet arī jau bērniem. Reizēm es domāju, ka daudzi pat iedomāties nespēja, kā mēs nodaram pāri ikdienā savam vairogdziedzerim un cik ļoti viss ir saistīts. It kā ir skaidrs, ka viss ir saistīts plus mīnus. Un tomēr tajā pašā laikā varbūt, ka tomēr kaut kas līdz galam nav skaidrs. Un tāpēc šovakar mēs būsim jums centīsimies būt maksimāli noderīgas. Un par cik laiks mums ir ierobežots, tad ķersimies pie lietas. Tātad endokrīnā sistēma. Endokrīnā sistēma ir unikāla sistēma, un tā ir kā organismu hormonālā vadības pults visa par un ap hormoniem. Endokrīnā sistēma ietekmē gan to, cik ātri pukst mūsu sirsniņa, gan to, cik enerģiski vai noguruši jūtamies. Un vairogdziedzera darbības traucējumi nav tikai nogurums vai nervozitāte. Cilvēka ķermenis nepārtraukti cenšas dot signālus, brīdināt par problēmām, bet cilvēks bieži vien tomēr ignorē tos vai arī vienkārši nesaprot, ko cenšas pateikt organisms. Un tādas pazīmes kā depresija, aizcietējumi, kas ir viens no, starp citu, izteiktākajiem hipotireozes simptomiem, miegainība, kad izkāpšana no gultas jums ir burtiski kā neiespējamā misija, sausa āda, pēkšņas svaram izmaiņas. Negribas seksu, sāpes muskuļos, neskaidra galva un tā tālāk, daudzi citi simptomi. Tie ir simptomi, kurus nedrīkstam mēs ignorēt, un tāpēc ejam mēs iekšā dziļāk tēmā. Un nākamajā slaidā mēs redzam endokrīnā sistēma vīrietim un sievietei. Šie te orgāni izdala hormonus, kuri nonāk asinīs un regulē praktiski visas organismu funkcijas. Piemēram, hipofīze darbojas kā galvenais vadītājs, regulē citu dziedzeru darbību, ietekmē augšanu, vielmaiņu, reprodukciju. Hipofīze kontrolē arī vairogdziedzera T3 un T4 hormonu izstrādi. Un savukārt hipofīzi ietekmē hipotalāms, kas atrodas virs hipofīzes smadzenēs, kā arī liela ietekme ir stresam, miegam, temperatūrai, emocijām. Aizkrūts ciedzeris, jeb tīmus, visaktīvāk darbojas bērnībā, pusauģu vecumā. Tas gādā par imūnsistēmas šūnām. Un pieaugot vecumam, šis dziedzera loma imūnsistēmā kļūst mazāka. Un faktiski šis dziedzeris ir kā imūnā skola, kur šūnas mācās atšķirt savu no sveša. Virsnieres palīdz tikt galā ar stresa hormoniem, adrenalīnu un kortizolu, regulē asinsspiedienu, sāļu un ūdens līdzsvaru, un virsnieru dziedzeri arī mazina iekaisumu procesus un paaugstina imunitāti. Aizkuņģa dziedzeris, domāju, ka daudzi jau to zina, ka regulē cukuru līmeni asinīs. Dzimumdziedzeri sievietēm ražo estrogēnu, progesteronu, nodrošina menstruālo ciklu, reprodukciju, vīriešiem ražo testosteronu, kas regulē spermas veidošanos, muskuļu masu un sekundārās dzimuma pazīmes. Un kakla priekšpusē atrodas mūsu šodienas galvenais varonis vairogdziedzeris, kas nosaka vielmaiņas ātrumu, cik mēs būsim enerģiski, arī ietekmē nervu sistēmas darbību un daudz ko citu. Vairogdziedzeris sastāv no divām simetriskām daļām. Un pēc formas atgādina taurenīti, svēr tikai 20-30 gramus aptuveni, bet tā nozīme ir milzīga. Un tas ir vienīgais orgāns, kurš atbild par visu. Ārējais izskats, noskaņojums, miegs, darba spējas, prāta spējas, arī bērnu intelektuālā attīstība, sirdsdarbība, vielmaiņa, elpošana, holesterīns un tā tālāk un tā tālāk. Kā jau es teicu, tas nav vienkārši viens simptoms, kurš norādīs, ka ir vairogdziedzeru problēmas. Turklāt visi orgāni ir savienoti vienotā lokā, un ja kādā no orgāniem ir novirzes, tad tas ietekmēs visu ķermeni, visu sistēmu kopumā. Turklāt visi endokrīnie orgāni ir cieši saistīti arī ar limfātisko sistēmu, un tāpēc arī mēs tik bieži arī aicinam rūpēties par limfas tīrību. Vairogdziedzers ir ļoti jūtīgs orgāns. Un visam, absolūti visam ir iemesls, kāpēc vairogdziedzers var būt pātrināts vai palielināts.
Un turpinājumā apskatīsim izteiktākos vairogdziedzera ienaidniekus. Šeit jau var redzēt, tātad pirmais mūsu viens no galvenajiem provocētājiem ir stress. Kad mēs piedzīvojam stresu, tad organismā strauji pieaug kortizola līmenis. Un, ja stress ir ilgstošs, tad tas sāk bremzēt vairogdziedzera stimulējošā hormona. Augšējā labajā stūrītī var redzēt TSH nomākšana, šī hormona darbību. Kā rezultātā izdalās mazāk T3 un T4 hormoni, un rezultātā veidojās šī hipotireoze. Tāpēc stress ir jākontrolē. Hipotireoze var pat izveidoties tad, ja pat analīzēs hormonu līmenis uzrādās, ka ir normas robežās. Stress arī izsmeļ noteikts aminoskābes, un, ja, piemēram, tirozīns trūkst organismā, tad cieši vairogdziedzera spēja ražot hormonus. Un tāpēc stresa laikā ir īpaši svarīgi rūpēties par pietiekošu aminoskābju daudzumu organismā, kvalitatīvas aminoskābes, un vēl ļoti, ļoti svarīgi ir dzert ūdeni. Jo, ja ūdens netiks dzerts, tad kortizols un adrenalīns uzkrāsies organismā, jo stress ir lielāks, jo mēs dzeram siltāku ūdeni un skalojam stresu laukā. Tātad kopsavilkumā mēs vienkārši varam secināt, ka ilgstošs stress pazemina vairogdziedzera hormonu efektivitāti, izsmeļ aminoskābes, bloķē hormonu pārvēršanu aktīvajā formā un palielina risku uz autoimūnajām slimībām. Tāpēc stress noteikti ir jākontrolē un ir jāatrod tas, kas strādā uz jums, kā jūs varat šo stresu kontrolēt un samazināt. Nākošais slaids ir par parazītiem. Un parazīti neietekmē vairogdziedzeru tiešā veidā, bet to radītie toksīni rada hronisku iekaisumu, imunitātes izmaiņas un mikroelementu deficītu. Par cik vairogdziedzers ir ļoti apasiņots orgāns, tad šie toksīni kairina arī šo orgānu un rada risku veidoties autoimūnajām slimībām. Viss, kas plūst asinīs, tas skar arī vairogdziedzeri, un vairogdziedzers cenšas to visu neutralizēt, un rezultātā var izveidoties mezgliņi, kuros organisms cenšas vienkārši visu nevajadzīgo ieslēpt, paslēpt, lai tas neizplatās tālāk. Toksoplazma un dažādi helminti ilgstoši aktivizē imūnsistēmu, kas var veicināt šo autoimūno procesu attīstību. Un rezultātā organisms kļūdaini sāk uzbrukt arī paša vairogdziedzera šūnām. Toksoplazmu ļoti bieži arī sastaista ar tādiem autoimūniem procesiem kā Hashimoto tireoidītu. Turklāt parazīti bojā zarnu gļotādu, samazina svarīgu mikroelementu uzsūkšanos organismā. Tie ir jods, selēns, cinks, dzels, B grupas vitamīni, kuri ir ļoti nepieciešami, lai veidotos vairogdziedzera hormoni. Un ilgstoša cīņa ar parazītiem palielina virsnieru un stresa hormonu kortizola aktivitāti, un augsts kortizols ilgtermiņā nomāc vairogdziedzera hormonu pārveidošanu no T4 uz T3, izraisot nogurumu, svaru izmaiņas un depresiju. Nākamajā slaidā ir biežākās pazīmes, kā parazīti ietekmē vairogdziedzeri. Un šīs pazīmes, tātad hronisks nogurums, neskatoties, ka miegs ir labs, gramošanas traucējumi, kā piemēram vēdera pūšanās, caureja, aizcietējums, uzturvielu deficīts. Kaut arī jūs domājat, ka uzturs jūsu ir sabalansēts, periodisks ir drudzis, svīšana, alerģiskas reakcijas, hroniski paaugstināti iekaisuma rādītāji analīzēs. Tāpēc ļoti svarīgi attīrīt organismu, rūpēties par zarnu trakta veselību. Nākošajā slaidā mums ir nākošais mūsu ienaidnieki vairogdziedzerim, tie ir vīrusi. Un tiem ir vēl lielāka ietekme, jo vairogdziedzers atrodas blakus mantelēm, un tiem ir viena un tā pati limfātiskā sistēma - angīnas, haimorīti, kas ir deguna blakus dobuma iekaisums, adenoīdi, hroniskie laringīti, faringīti, kas ir rīklas gļotāds iekaisums, tonsilīti. Viss absolūti ietekmē vairogdziedzeru.
Caur limfu nokļūst arī streptokoki, stafilokoki, herpes, citomegalovīrus, kandida. Viss tas, ko gan bērnībā, gan tagad esat saķēruši, tas viss tiešā veidā caur asinsriti nonāk limfmezglos. Un limfmezglos dzīvo imunšūnas, kuras sargā mūs, izķer baktērijas, vīrusus, sēnes. Un tad, kad visa ir daudz par daudz, tad limfmezgli pietūkst, veidojas mezgli, iekaisums. Piemēram, Epsteina Baras vīruss bieži tiek saistīts ar Hashimoto tireoidītu, kas ir samazināta vairogdziedzera darbība, un arī ar Greivsa slimību, kad imūnsistēma pārmērīgi stimulē vairogdziedzeri. Un arī hepatīts C ir bieži saistīts ar Hashimoto, arī citomegalovīrusu un Covid-19 ir saistīti ar autoimūnajām reakcijām. Pēc pandēmijas bija uzkrītoši daudz gadījumu tieši ar autoimūnajām izmaiņām. Vīrusi darbojas kā ierosinātāji, kā triggeri, kas izraisa iekaisumu un mudina imūnsistēmu uzbrukt paša organisma audiem. Un nākošais ienaidnieks, ja tā var teikt, vairogdziedzeram ir uzturs un ekoloģija. Viss, kas nonāk jūsu mutē, tiešā veidā ietekmē vairogdziedzeri. Tās ir antibiotikas, sūkājumie kakla, dažādi sūkājumie kakla sāpēm, inhalatori, pretsāpju medikamenti, mutes skalojamie, zobu pastas un tā tālāk. Vispār endokrīnā sistēma ir mega jūtīga uz mazām toksisku vielu devām, un toksiskas vielas ir, starp citu, pat bērnu kopšanas līdzekļos, un labāk vienkārši akli neusticieties nosaukumiem pilnīgi dabisks vai no augiem iegūts, bet labāk vienmēr pārbaudiet, lasiet sastāvus un smaržas. Tik ļoti patīk smaržoties, bet bieži smaržas un ķermeņus tieši pūšam uz kakla. Un reti, kad aizdomājamies, kā tas ietekmē organismu, vairogdziedzeri nav īpaša aizsardzības kārta kā citiem orgāniem. Tā aizsardzība no apkārtējās vides ir plāna ādas kārtiņa uz kakla, un tas nozīmē, ka vielas, kuras nonāk uz ādas, uzsūcas un iedarbojas ļoti ātri. Un ilgtermiņā tas ļoti spēcīgi ietekmē veselību. Vai nu pūtiet citur smaržas, nevis tieši kā esam pieraduši sapūsties uz kakla, vai vienkārši varbūt pārējiet uz kādiem citiem variantiem, piemēram, ēteriskās eļļiņas. Un ne tikai smaržas, bet visa mūsdienu ekoloģija rada milzīgu spiedienu uz vairogdziedzeri, jo smagie metāli, piemēram, kā dzīvsudrabs, svins, broms, uzkrājas organismā un ilgtermiņā bojā ne tikai vairogdziedzeri, bet visu nervu sistēmu, aknas, nieres. Svins uzkrājas kaulos un nervu sistēmā, nomāca endokrīno dziedzeru darbību, īpaši virsnieru un vairogdziedzeru sistēmu. Svina uzkrāšanās organismā bērniem var izraisīt mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumus. Un svins, mēs viņu varam saņemt, viņš atrodas, piemēram, vecu ēku krāsās, vecos ūdensvados un caurulēs, vecās baterijās, rotas lietās, pat importētās rotaļlietās un kosmētikā. Dzīvesudraba avoti ikdienā ir zivis un jūras veltes. Lai cik tas būtu veselīgi, bet mūsdienās tomēr arī zivis satur dzīvesudrabu un īpaši lielās plēsējas zivis, kā tuncis, zobenszivs, haizivs un, protams, arī sudraba plombas, vecās sudraba plombas. Broms, kā ugunsdrošības viela, atrodas elektrotehnikā, mēbelēs, tekstilā, matračos, paklājos. Mēs pat iedomāties nevaram, ka mūsu vide tik ļoti var mūs indēt. Un pesticīdi, plasmasu ķīmiskās vielas, piemēram, ftalāti, atrodas plasmasas pārtikas iepakojumos, rotaļlietās, grīdas segumos, smaržās, dezodorantos, šampūnos, tīrīšanas līdzekļos un tā tālāk un tā tālāk.
Mēs tos vienkārši varam ieelpot caur gaisu, caur putekļiem, un tie ļoti ietekmē estrogēnu un testosteronu līdzsvaru organismā. Un tas ir cieši saistīti ar neauglību, ar agrīnu pubertāti, ar insulīna rezistenci arī. Un, protams, ietekmē arī vairogdziedzeri un fluors. Tas izspiež jodu no vairogdziedzera receptoriem, un īpaši bīstami ir, ja uzturā ir maz joda, jo tad tā ietekme kļūst vēl spēcīgāka. Fluors ļoti aktīvi iesēžas joda vietā un aizņem vairogdziedzera receptorus. Hormoni neveidosies, jo to vietu ir ieņēmis jau kaut kas, kam tur nav jābūt. Reāli tiek traucēta vairogdziedzera darbība, un līdz ar to arī nebūs laba vielmaiņa. Arī dažādajām putojošajām vielām, fluorīdiem uzsūcoties asinsritē, tas ļoti ietekmē melatonīnu, kas atkal savukārt ietekmē miega kvalitāti. Mums atkal ir izvēle katra mūsu pašu rokās, vai es turpinu darīt tā, kā es esmu darījis līdz šim, vai es mainu savus ieradumus, uzskatus un sāku darīt par labu savam organismam ar uzturu bagātinātājiem, ar kvalitatīvu dzīvu ūdeni un visu citu pārējo. Izvēlieties zobu pastu, kosmētiku un mājas tīrīšanas līdzekļus maksimāli dabīgākus. Zobu pastu, kosmētiku jūs varat, ir mums Koroļu klubā, kas jums ir maksimāli saudzīgi un nenodarīs pāri jūsu veselībai. Un izvairieties no plasmasas pudelēm un traukiem, īpaši karsta ūdens un ēdiena glabāšanai. Viss iepriekš minētais ir mūsu ikdienas toksiskā slodze, kuru mēs saņemam caur pārtiku, vidi, sadzīvi. Un tas viss tieši vai netieši, bet ietekmē visu endokrīno sistēmu, īpaši vairogdziedzeri, kas ir jūtīgs pret vielām, kas aizvieto jodu vai traucē hormonu līdzsvaru. Tālāk sīkāk tieši par palēlinātu un par pātrinātu vairogdziedzeri, un arī tālāk arī par visu, par ūdentiņu un par citām vērtīgām lietām pastāstīs Aija. Jā, labvakar visiem! Bieži vien mēs aizmirstam par tādu ļoti svarīgu elementu kā ūdens. Ceram to ļoti maz vai izvēlamies dzert kādus citus dzērienus, taču mums būtu jāsaprot, ka dabā nekas nevar eksistēt normāli bez ūdens, un tāpat arī cilvēks. Mūsu veselība, lai tā būtu vairogdziedzera vai kāda cita orgāna veselība, sākas šūnu līmenī. Mēs nutricioloģijā mūsu šūnu salīdzinām ar zivtiņu akvārijā. Respektīvi, mums par sevi būtu jārūpējas tikpat rūpīgi kā par šo zivtiņu. Regulāri jānodrošina tai tīrs un svaigs ūdens, jo ūdens piegādā skābekli mūsu šūnām un smadzenēm, attīra mūsu šūnas no toksiskiem elementiem. Pie ūdens patēriņa ir ļoti jāpiedomā. Un tikpat būtiski ir arī domāt par sava iekšējā baseina tīrību, regulāri attīrīt organismu. Ja mēs to nedarīsim, tad mūsu organismā radīsies intoksikācija, pārāk liels piesārņojums, kas tikai radīs šo lielo toksisko slogu mūsu organismam. Arī jādomā par šūnu aizsardzību, kas ir izdarāms ar antioksidantu lietošanu, kas pasargā mūsu organismu no kaitīgajiem brīvajiem radikāļiem, no stresa, un, protams, arī jāpiedomā pie veselīgā pārtikas un pie šūnu uztura. Atslēga uz mūsu veselību ir šis skābju sārmu līdzsvars. Ja mēs to veiksmīgi protam paši sev noregulēt, tad mūsu organisms jūtas vesels un neslimo. Ļoti labi, ja mēs varam uzturēt šo pH līmeni robežās starp 7,3 un 7,45. Mūsu visi šķidrumi īstenībā ir sārmaini, gan asinis, gan limfa, gan starpšūnu šķidrums, gan locītavu šķidrums, bet vienīgais orgāns, kur ir skāba vide, tas ir kuņģis. Tur ir pH līmenis tikai 2,5. Kuņģi ir kuņģa skābe, kas mums ir vajadzīga ēdiena pārstrādei. Un ādai arī nedaudz zemāk šis pH līmenis 5,5. Ja mēs ikdienā uzņemtu pēc iespējas veselīgākus ēdienus, teiksim, ēstu vairāk dārzeņus, augļus, tad mūsu pH līmenis būtu maksimāli labs un mēs justos veselīgi. Taču, redzot produktus, kas atrodas uz kreiso pusi, ja, tie ir šie neveselīgie produkti, tie mūsu organismu saskābina
padara asinis biezas, ka tās nespēja normāli cirkulēt pa asinsvadiem, līdz ar to rodas visas šīs galvas sāpes, galvas reiboņi, respektīvi mēs esam ļoti saskābuši. Pa vidam redzam šo smaidīgo sējiņu, kas ir norma. Tā ir no 7,35 līdz 7,45. Mēs iesakām lietot šādus korāla maina minerālu maisiņus. Tie ir bagātināti ar 69 dažādiem mikro un makro elementiem, kas ūdeni padara kvalitatīvu, tādu, kāds ir nepieciešams šūnai, lai tas varētu piegādāt skābekli, attīrīt šūniņu no toksīniem vai no kādām citām atkrituma vielām. Svarīgs ir arī režīms, pamostoties no rīta jādzer silts sārmains ūdens vai arī starp ēdienreizēm, kad ir šī tukšā vai pustukšā dūša. Ja, tātad ir svarīgi, lai ūdens ir tīrs, bioloģiski drošs, vājs sārmains, negatīvi lādēts, ar zemu virsmas spraigumu, viegli mineralizēts un strukturēts. Tā kā šis komplekss ļoti labi palīdz ikdienā sārmināt mūsu organismu un arī asinis. Šeit mēs redzam skalu dzērieniem, redzam to pēc oksidēšanās, reducēšanās potenciāla, jo dzērieni var būt pozitīvi lādēti un negatīvi lādēti. Pozitīvi lādēti būs tie, kas mums atņem enerģiju, bet negatīvi lādētie būs tie, kas tieši mums dod enerģiju. Pie paaugstināta vairogdziedzera darbības būtu ieteicams lietot tieši tonizējošus dzērienus, kas ir, teiksim, ingvera vai mežrozīšu tēja. Bet, ja ir pazemināta vairogdziedzera darbība, tad ieteiktu nomierinošākus dzērienus, teiksim, kā kumelīšu tēja. Taču labākais dzēriens pie visām vairogdziedzera problēmām būtu tieši šis dzīvais sārmainais ūdens, jo tikai sārmainā vidē var veidoties hormoni un darboties fermenti. Un mēs talkā ņemam šādu mūsu dabīgo antioksidantu, kas ir H-500. Tas ir arī mans ikdienas produkts, jo viņš palīdz ļoti labi sārmināt ūdeni, padara to dzīvu, spēj izvadīt no organisma dažāda veida skābes, kas ir, teiksim, pienskābe pēc fiziskām aktivitātēm vai arī urīnskābe. Respektīvi, viņš organismā rada tik ļoti sārmainu vidi, kad nespēja attīstīties dažādi šie patogēni. Respektīvi, ļoti labs tāds universāls līdzeklis mūsu organismā sārmināšanai. Šeit mēs redzam attēlā, kā tad strādā šie vairogdziedzera hormoni, kad vairogdziedzers izstrādā divus hormonus – triotironīnu, jeb T3 un tiroksīnu. Un, kā jau Zana minēja, viss īstenībā sākās galvā, hipofīzē, jo tā izstrādā TSH hormonu, kas ir svarīgs, lai veidotos tieši šie vairogdziedzera hormoni, kas ir T3 un T4. Un, ja vairogdziedzera darbība ir paaugstināta, tad T3 un T4 arī būs paaugstināti, bet TSH būs pazemināts. Savukārt, ja vairogdziedzera darbība ir pazemināta, tad T3 un T4 arī būs pazemināti, bet TSH būs paaugstināts. Lūk, un tagad mēs esam nonākuši jau līdz slaidiņam, kad runājam tieši par hipertireozi, kas nozīmē, ka vairogdziedzera darbība ir paaugstināta, un pazīmes šeit ir vesels saraksts. Cilvēks skrien, dara visu ātri, lai izdarītu visu iespējamo, un pats atrodas kā vāveres ritenī. Varbūt strauji svara kritums, neatkarīgi no ikdienas paradumiem. Var izjust trauksmes, nemiera sajūtu, var izjust pastāvīgu aizkaitināmību, nervozitāti, ātras dusmas. Var palielināties arī ēstgriba, var negūt sāta sajūtu, un visu laiku ir nepieciešama šī papildus enerģija, jo ļoti ātri tiek iztērētas kalorijas. Vēdera izeja var būt šķidrāka un biežāka. Raksturīgi arī tas, ka var būt karsti pat normālā temperatūrā, un arī organisma iekšējā temperatūra ir nedaudz paaugstināta, kas var būt no 37 līdz 37,2 grādiem. Varbūt arī izteikta svīšana, silta mitra āda, sirdsklauves, paēdrināta elpošana, aizdusa, pātrināts sirdsritms, paaugstināts asinsspiediens, roku trīce, nespēks un arī mircošas vai arī vizuāli lielākas uz āru izvirzītas acis. Un nākamajā slaidiņā ir apkopotas pazīmes pie hipotireozes, jeb pie pazemināta vairogdziedzera darbības. Un pazīmes var būt liekā svara pieaugums, varbūt tieksme uz ātrajiem ogļhidrātiem, lai iegūtu enerģiju, miegainība, nomākts depresīvs stāvoklis, grūtības koncentrēties, arī pazemināta apetīte un arī
lēnāki šie gremošanas procesi, kā rezultātā var rasties aizcietējumi, vēdera uzpūšanās un var sākt veidoties gāzes pastiprināta vēderā. Varbūt arī hroniskas locītavu sāpes, paaugstināts holesterīnu līmenis, salīgums, un šeit pretēji iepriekšējiem temperatūra var būt tieši pazemināta, tikai no 35,8 līdz 36,3 grādiem. Un asinsspiediens pazemināts, augstas rokas un kājas, sausa āda, trausli nagi, matu izkrišana un tirpšanas sajūtas ekstremitātēs, un bērniem var būt līdz ar to aizkavēta pubertāte gan zēniem, gan meitenēm. Lūk, tādas ir pazīmes. Kas tad ir šie vairogdziedzera mezgli? Tie ir lokāli veidojumi vairogdziedzera audos. Tie var būt cieti, cistiski vai arī jaukti. Lielākoties tie ir labdabīgi, 95% gadījumu. Šī mezglu klātbūtne var būt saistīta ar joda trūkumu, autoimūniem procesiem, hronisku iekaisumu vai toksisko slodzi. Respektīvi, organisms vairs nespēja izvadīt šīs atkritumvielas no mūsu organisma. Taču mezgli vēl nenozīmē, ka vairogdziedzera darbība ir pātrināta vai palēnināta. To var noteikt tikai nododot analīzes, ja, un galvenais rādītājs ir šis TSH hormons un brīvie hormoni FT4 vai FT3. Dažkārt mums arī ir šie mezgli konstatēti, mums nosūta arī pārbaudīties uz antivielām, ja, teiksim, ir aizdomas par autoimūniem procesiem, lai pārliecinātos, ka tur nav kaut kādas šīs autoimūnās saslimšanas. Un no izmeklējumiem tad tiek veikta ultrasonogrāfija, kas palīdz noteikt šo mezglu lielumu, struktūru un saprast, vai šie mezgli ir ar ļaundabīgu raksturu vai ne ar ļaundabīgu. Teiksim, izoperēts vairogdziedzeris, tad īstenībā nav jau vairs variantu, tad ir jādzer medikaments, kas ir L-tiroksīns, jo šis medikaments spēj aizstāt trūkstošos vairogdziedzera hormonus. Taču paralēli ir jāstiprina sirds muskulis, jo mākslīgais hormons ar laiku nobeidz šo sirds muskuli. Un tad sirds atbalstam produkti, ko mēs iesakām lietot, ir tieši omega-3 augstskābes, koenzīms Q10, ginko biloba, magnijs, lecitīns un haizivs aknu tauki. Un tālāk Zane varētu vairāk pastāstīt par risinājumiem. Kā tad risināt problēmu? Tātad, ko mēs piedāvājam risinājumam, pretstresa programmam? Tā darbosies ne tikai kā pretstresa, bet arī kā galvas smadzeņu atbalsts. Un cilvēks ar vairogdziedzera problēmām būs stresā. Pateikt nestreso vienkārši nedarbosies, jo viņš fiziski to vienkārši nespēja. Tāpēc ir svarīgi nomierināt neironus, nervu sistēmu ar uzturu bagātinātājiem un uzturu. Un šī programma nav tā, ka tikai šī programma un neko citu, bet tas ir viens no variantiem. Grifonija, kas ir vajadzīga serotonīna sintēzei, jo stress to ātri izlieto, kas ietekmē gan vairogdziedzeri, gan garstāvokli. Tad selēns, cinks, jods, kas ir jāpieskata, lai tomēr neveidojās deficīts organismā, jo stress samazina to uzsūkšanos, un selēns un cinks arī palīdz samazināt smago metālu toksisko slodzi organismā. Tad mēs izvēlamies vienu no, vai nu lecitīns, vai omega-3, vai shark liver oil, tā ir haizivs aknu eļļa. Mēs izvēlamies vienu no šīm taukskābēm, nevajag visas trīs. Un tās taukskābes darbojās kā atbalsts organismam kopumā, palīdzot tam vieglāk tikt galā ar stresu, kas savukārt arī līdz ar to mazinās slodzi uz vairogdziedzeru. Un lecitīns palīdz smadzeņu nervu darbībai, mazina nogurumu, uzlabo šūnu vilmaiņu, un tas ir svarīgi, jo stress tiešā veidā ietekmē nervu sistēmu un caur to, protams, arī vairogdziedzeri. Omega-3 uztur hormonu līdzsvaru, samazina iekaisumu, veicina stabilāku vairogdziedzera darbību, īpaši ilgstoša stresa laikā. Un haizivs aknu eļļa stiprina imunitāti, un tas ir svarīgi, jo stress un novājināta imunitāte ir liela slodze arī vairogdziedzerim. Nākošais programmā ir folijas skābe.
Un tā stresa laikā palīdz uzturēt enerģijas līmeni un novērst homocisteīna pārmērīgu uzkrāšanos organismā, kas negatīvi ietekmē vielmaiņu un hormonu līdzsvaru. Un B grupas vitamīni, kas ir īpaši svarīgi pie stresa un arī vairogdziedzera darbībai, tie regulē arī homocisteīna līmeni, kas aizsargā sirdi un asinsvadus. Un, protams, tās ir aminoskābes, jo aminoskābes tieši iesaistās vairogdziedzera hormonu ražošanā, stresa hormonu līdzsvarošanā un imunitātes arī atbalstā. Un koenzīms 10, Q10 palīdz šūnām tikt galā ar šo paaugstināto enerģijas nepieciešamību stresa laikā, samazina oksidatīvo bojājumu, palīdz sirds un vielmaiņas veselībai, kas ir cieši saistīta atkal ar vairogdziedzera funkciju, bet ir arī paka, kur arī var droši izmantot vienkārši paku, tā ir Mental Force, kas ir vienkārši fantastiska paka, kas strādā vienkārši lieliski, un tā ir, nebaidīšos teikt, ka tā ir daudzu klientu mīlestība šī paka, jo šī paka tiešām ir daudzas reizes sevi pierādījusi kā par ļoti, ļoti, ļoti efektīvu tieši saistībā uz nervu sistēmu. Nākošajā slaidā mums ir attīrīšanās. Bez attīrīšanās, es jau pirms tam vairākas reizes teicu, bez attīrīšanās nebūs tā, kā ir jābūt. Un jums nav jāņem visi šie produkti. Tas atkal, jūs vienmēr sazinieties ar savu veselības konsultantu, vienmēr izrunājiet detaļas, kas uz doto brīdi jums ir visaktuālākais, kādas ir jūsu iespējas, un saliekat šo programmu individuāli, bet šeit ir piemērs ar produktiem, kurus varam izmantot attīrīšanās laikā, jo lai uzlabotu situāciju, organismā mums ir jāstrādā uz organisma piesārņojumu likvidēšanu. Ir jātīra kuņģa zarnu trakts, ir jātīra aknas, jo tās piedalās hormonu sintēzē un toksīnu izvadīšanā. Zarnu trakta attīrīšanai var izvēlēties faktiski jebkuru programmu, bet es iespējams tomēr ieteiktu vispirms sākt ar vesels zarnu trakts komplektu, kas ir šī zaļā kastīte. Arī ļoti, ļoti efektīva programma, jo ir jāstrādā ar iekaisumu organismā. Pēc tam jau mēs pārējām uz dziļāku tīrīšanu, un tā arī ir kolovadas programma. Attīrīšanās ir nepieciešama, jo limfātiskā sistēma apvieno gan mandeles, gan traheju, gan bronhus, gan adenoīdus. Kapsulas ieteicams nevis norīt, bet izbērt mutē un izsūkāt. Var jebkuru programmu, attīrošo programmu, kas ir Koraļu klubā, to atkal maksimālo konsultāciju jums sniegs jūsu veselības konsultants. Bet viena piezīme, ka tiem, kuriem ir pātrināts vairogdziedzers, tiem labāk tomēr ir ieteicama dziļā zarnu trakta attīrīšana bez badošanās, jo tā ir kolovada laita programma, jo pie pātrināta vairogdziedzera attīrīšanās ir jābūt maigai, un produkti varētu būt laksmaks, alfa-alfa, kas ir lucerna, artišoks, fermenti. Fermenti ir asimilators un papāja. Tos arī mēs izcūkājam, turam mutē, un īpaši tas ir aktuāli pie autoimūnā tireoidīta. Runājot sīkāk par produktiem, kurus jūs redzat slaidā, Silvermaks, jeb kolodālais sudrabs, ir viens no top produktiem pie vairogdziedzeru problēmām. Tas ir antibakteriāls līdzeklis, kurš efektīvi iedarbojas uz vīrusiem, uz 650 baktēriju veidiem, un pie praktiski jebkuras situācijas pūšam uz mandelēm, pūšam degunā, varam pūst acīs arī, varam pūst ausīs. Ja pūšam ausīs, tad nedaudz ir jāuzsilda, bet ja mēs lietojam iekšķīgi, kā tieši uz vairogdziedzeru, tad stundu pirms ēšanas vienu ēdamkaroti vienkārši silvermaks paņemam mutē un turam maksimāli ilgi. 10-15 minūtes būtu labi, minimums 2-4 minūtes aptuveni, bet katrā ziņā cenšamies pēc iespējas ilgāk. Kolodālo sudrabu var pūst mutē arī ikdienā,
2-3 pūtieni, 2-3 reizes dienā, neatkarīgi no tā, vai ir mēsli, vai ir pietūkums, vai ir tikai sajūta, ka kaut kas nav ok. Nevajag baidīties no silvermaksa. Nākošais produkts ir Paudarko, jeb skudru koka mize. Tā ir dabas antibiotika. Es ļoti mīlu šo produktu. Un atkal mēs viņu baram mutē, turam, izsūkājam, bet nevis vienkārši norijam kā kapsulu. Katsklo, kaķenaks, tas ir spēcīgs antibiotiķis, rūkts, bet arī baram mutē. Īpaši vērtīgs pie iekaisumiem, adenoīdiem, asimilators, augu izcelsmes fermenti, kas ļoti labi darbojas uz iekaisumiem, tīra audus, asinis. Faktiski darbojas kā sanitāri, ja mēs lietojam tukšā dušā, bet ar šo uzmanīgi, kuriem ir kairināts jūtīgs kuņģis, tie lietojam papaju. Varam lietot fermentus gan attīrošajās, gan barojošajās programmās. Un nākošais produkts ir kelp. Tā ir brūnaļģe, organiskais jods, selēns un cinks. Tos arī var gan pie attīrīšanās, gan pie šūnu uztura. Kelp ir brūnaļģe, jūras augs un bagāta ar jodu. Kelp stimulē vairogdziedzeri, līdz ar to tā arī būs ļoti laba izvēle tieši tiem, kuriem ir palielināts vairogdziedzers. Selēns un cinks, kā jau es pirms tam arī minēju, ka palīdz samazināt smago metālu toksisko ietekmi organismā, un kā selēna avotu var izmantot arī ķiploku, garlika ekstraktu, bet no uztura es domāju, ka selēna čempions ir Brazīlijas rieksti. Selēns ir būtisks, jo tas pārveido T4 neaktīvo hormonu par T3 aktīvo hormonu, un selēns arī palīdz samazināt oksidatīvo stresu vairogdziedzera audos, kas ir īpaši nozīmīgi pie Hashimoto un Greivsa slimībām. Un jods arī labāk uzsūksies, ja organismā nebūs selēna un cinka deficīts, ja būs pietiekošā daudzumā. Un jodu ir ieteicams lietot dienas pirmajā pusē, jo vairogdziedzers ir orgāns, kas barojas rīta, dienas pirmajā pusē. Un vēl tāds neliels tāda piebilde, ka visiem, kuriem garšo ābolu sēkliņas, runājot par joda deficītu, visiem, kuriem garšo ābolu sēkliņas, ir joda deficīts. Jo, ja jūs ēdat ābolu un jūs vienmēr arī apēdat sēkliņas, tad ir skaidrs. Un vēl varbūt arī kāds domā, ka sāls ar jodu būs risinājums, tad tas nebūs risinājums, jo tas ir neorganisks jods. Mūsu organismam vajag to, kad mēs apēdam, kas pirms tam ir bijis vai nu augs vai dzīvnieks, tātad ir bijis dzīvs. Piemēram, mūsu gadījumā kelp, aļģe. Tālāk var redzēt, ka atkal ir lecitīns, omega haizivsakņu eļļa. Mēs izvēlamies vienu no, ja pretstresa programmā, piemēram, jūs izvēlējāties lecitīnu, tad tagad attīrīšanās programmā varat izvēlēties, piemēram, haizivsakņu eļļu vai omegu. Un taukskābes vairogdziedzerim ļoti, ļoti, ļoti patīk. Un tās veicina audu atjaunošanos un ļoti pozitīvi iedarbojās arī uz nervu sistēmu, uz hipofīzes darbību. Ēdam, sūkājam, nežēlojam priekš sevis pilnām mutēm. Un vēl arī daudzi toksīni ir tieši taukoši šķīstošie, tāpēc arī vēl ir ieteicams no rīta pēc pamošanās paturēt mutē kvalitatīvu eļļu. Minūtes 10 un nenorijam, bet izspļaujam. Jūs redzēsiet, kā tā eļļa būs mainījusies un viņa būs tāda balts kaut kāds veidojums, šķidrums. Tas arī ļoti labi strādā. Un vēl programmā ir tātad alfa minēta lucerna, kas palīdz virsnierēm, jo tām ikdienā ir jātiek galā ar stresu un līdz ar to arī ir liela slodze. Un, protams, atkal aminoskābes, jo tās ir nepieciešamas hormoniem, neironiem, visai endokrīnajai sistēmai. Bet vēlreiz atgādinu,
ka noteikti to visu izrunājiet arī ar savu veselības konsultantu, un viņš zinās, ko jums vajag un kā vislabāk tieši priekš jums. Un nākamajā slaidā mums ir šūnu uzturs. Pēc attīrīšanās seko noteikti vienmēr ir jābūt šūnu uzturam, kvalitatīvam, un tās noteikti nebūs kotletes un frī kartupeļi. Bet šī programma, kuru jūs redzat, ir vairāk priekš tiem cilvēkiem, kuriem ir palielināts vairogdziedzers, jo lielākajai daļai ir tieši šī problēma. Bet jebkurā gadījumā vairogdziedzerim, jebkuram vajag enerģiju un aizsardzību. Tāpēc koenzīmu Q10 dienā 3 kapsulas var lietot absolūti jebkurš, pie jebkura, vai jums ir pātrināts vai palielināts vairogdziedzers. Un arī zivju eļļa, par cik vairogdziedzerim ļoti patīk zivju eļļa, tad droši arī mēs ņemam arī programmā klāt vai nu atkal lecitīns, vai omega, vai haizīvu saknu eļļu. Piemēram, omegu 3 reizes dienā, haizīvu saknu eļļu līdz pat 6 kapsulām dienā, lecitīnu pat 3 kapsulām 2 reizes dienā. Izvēlieties, kuru no. Un atkal, protams, aminoskābes, jo bez aminoskābēm nekā un nekur. Tās var būt vai nu protīvitī vai spirulīna. Tad kelp arī šūnu uztur programmā ir lietojama, atceramies, ka dienas pirmajā daļā. Ultimate Max, kas ir multivitamīnu un minerālu vielu komplekss, uzlabo vairogdziedzeru darbību dēļ chroma un cinka sastāvā pa vienai kapsuliņai 2 reizes dienā. Atkal fermenti, asimilators vai papaja. Tad ir mums izvēle grifonija vai aktivīna, un grifonija ir pie pātrināta vairogdziedzera, bet aktivīnu izvēlamies pie palēlināta vairogdziedzera. Un noteikti tas ir selēns, kuru arī varam izbērt zem mēles, lai arī palīdz uzlabot vairogdziedzeru funkciju un T3 hormonu izstrādi. Un Aija jau minēja par H-500, ņemam talkā H-500, šis te mūsu ļoti, ļoti, ļoti efektīvais, spēcīgais sārminātājs antioksidants, kas arī palielina enerģiju organismā, un pentokāns, kas veicina šūnu metabolismu. Tas par programmām tik daudz būtu. Ceru, ka ir aptuveni nojausma, kā labāk ko darīt, bet atcerieties, ka jums ir jūsu veselības konsultants. Un atcerieties, lai kāda būtu problēma, mūsu uzdevums ir radīt līdzsvaru visam, kas notiek, ir iemesls organismā, un steigties ar izgriešanu, ar hormonu terapiju, simptomu nomākšanu. Tas nebūs risinājums ilgtermiņā, jo problēma nebūs atrisināta. Ir, protams, kas izvēlas hormonu terapiju, bet es uzskatu, un man daudzi piekritīs, ka visdrošākais veids ir tomēr attīrīt organismu, dzert tīru dzīvu ūdeni, likvidēt intoksikāciju organismā un dot pilnvērtīgu šūnu uzturu. Vairogdziedzers ir kā organisma dzinējs, un ja jūs par to rūpēsieties ikdienā, tad enerģija un veselība būs līdzsvarā. Vairogdziedzeri var noregulēt tikai ar veselīgu dzīvesveidu. Atvēliet laiku 7-9 stundas kvalitatīvam miegam, lai ir regulāras, mērenas fiziskās aktivitātes. Nevajag pārcensties, bet fiziskajām aktivitātēm ir jābūt. Ir jābūt stresa kontrolei. Vienalga, vai tās ir meditācijas vai tās ir pastaigas, tie ir uzturbagātinātāji, vai tā ir elpošana, bet jebkas, kas jums strādā. Un, starp citu, vēl pēdējo lietu, ko es pateikšu, ka ļoti, ļoti arī menopauzes simptomi būs atkarīgi no vairogdziedzera veselības, jo netīrāks organisms, jo netīrāks zarnu trakts, jo vairāk būs problēmas arī menopauzes laikā. Atkal viss ir saistīts, tāpēc, meitenes, ja jūs gribat, lai jums ir maksimāli vieglāka menopauze, tad sāciet rūpēties jau tagad par vairogdziedzeri un par veselību, jo ejot pēc veselības koncepcijas, kura, cik man ir zināms, ir tikai Coral Club kompānijā, tad soli pa solim jūs sakārtosiet ne tikai vairogdziedzeri, bet visu organismu kopumā. Un tagad došu vārdu tieši rezultātiem, kur cilvēki tiešām ir sakārtojuši veselību, lietojot
šo te veselības koncepciju un cik tomēr ir uzlabojusies dzīves kvalitāte. Mums ir diezgan daudz rezultātu šodien, bet pirms pieteikt tos rezultātus pastāstīšu arī savu rezultātu, pie kura es nokļuvu pavisam netīšām, jo es kā apzinīgs cilvēks, kurš reizi gadā veic šīs tehniskās apskates savai veselībai, arī šovasar aizgāju uz, nodevu pilnu asins ainu un arī aizgāju uz vairogdziedzera sonogrāfiju. Un pēc šīs sonogrāfijas man daktaris dokumentēja, ka 2018. gadā man ir esot bijuši šie vairogdziedzera mezgliņi, bet šobrīd tie mezgli vairs nav. Tā kā man tas bija ļoti, ļoti patīkams pārsteigums, jo es pat par tiem biju vispār aizmirsusi, ka man tādi bija konstatēti 18. gadā, bet tikmēr jau pēdējos 2 gadus es esmu sākusi dzīvot pēc veselības koncepcijas, un speciāli nepiedomājot, ne pie vairogdziedzera produktiem, pilnīgi ne pie kā, vienkārši attīrījusi organismu, padzirdījusi, pabarojusi savas šūnas. Šie vairogdziedzera mezgli vienkārši paši no sevīm bija pazuduši. Tāda lūk man pozitīva pieredze. Bet kā nākošo lūkšu ar savu rezultātu padalīties Diānu Pelaku. Jā, labvakar. Man ir vēl viens fantastisks rezultāts. Tas bija tāds pagājušajā gadā, oktobrī. Tātad es devos uz ikgadējo pārbaudi pie ģimenes dakteres un arī nodevu analīzes. Un tur tika konstatēts, ka kaut kas tur īsti nav ar to vairogdziedzeri kārtībā, ka vajadzētu aiziet uz šo te sonogrāfiju pārbaudīt. Aizgāju, tur paskatījās un arī konstatēju šos te mezgliņus. Un es pat vairs neatceros īsti, vai man kaut ko lika, vai man kaut kādus tur medikamentus teica vai neteica dzert, jo man jau uzreiz bija skaidrs, ka es nekādas zāles nelietošu. Es iešu riktīgi atkal visu tīrīšanos, visu veselības koncepciju. Un izgāju visu veselības koncepciju, klāt pieliku grifoniju, klāt pieliku arī jodu, tātad mūsu Coral Kelp, un tad man teica, pēc pusgada obligāti jāiet atkal uz atkārtotu pārbaudi. Un tad es aizgāju šā gada aprīlī, un kā jūs domājat, skatās man šos te vairogdziedzeri un skatās, mezgliņu vairs nav. Tā kā esmu ļoti priecīga. Protams, arī aizsūtīju vēlreiz uz atkārtotām analīzēm, lai paskatītos, kā tur tie visi hormoni vai visi ir ok. Tā kā tiešām tas strādā, ar to var tikt galā. Galvenais ticēt, darīt, un to var izdarīt ar dabasvielām. Paldies! Tad mums vēl ir Amanda Lazda, veselības trenere no Skotijas, un viņai ir 2 rezultāti par saviem klientiem pastāstāmi. Lūdzu, Amandiņ. Labvakar visiem! Es gribēju padalīties ar savas pirmās klientes Ievas rezultātiem. Viņai ir 62 gadi, un viņa arī dzīvo Anglijā. Un Ieva no sākuma neko negribēja dzirdēt par koraļūdeni, ko es viņai piedāvāju pirmo reizi. Bet pēc kāda laika es viņai vienkārši, kad viņa otrais atbrauc pie maniem ciemos uz Edinburgu, es viņai sataisīju vienkārši ūdeni līdzi, un viņa teica, garšīgāku ūdeni viņa nav dzērusi. Un Ieva pēc kāda laika pamanīja to, ka viņai ir jau sen noteikta diagnoze, ka viņai ir vairogdziedzera sadalīšanās, jā, viņš pašs likvidējās, tas vairogdziedzers, un tā ir autoimūnā saslimšana, un viņai ir parakstīts zāles, kas viņai jādzer regulāri ir. Un Ieva pamanīja to, ka viņai tās zāles, viņa aizgāja pie dakteru, un viņai īstenībā ir jāsamazina tās zāles deva, jāsamazina. Un otra mana kliente ir Agita. Viņai ir 53 gadi. Es arī Agitai pastāstīju par koraļūdeni, un viņa iepazinās, un viņa arī sāka viņu lietot. Pēc laika viņai vienkārši arī parādījās tā, ka viņa nevarēja īsti saprast, kāpēc viņai ļoti ātri zūd svars. Un, jo viņa arī ir uz tām hormonu tabletēm, viņai ir jālieto, un viņai diezgan liela dēva ir. Un viņa aizgāja pie daktara, nodeva analīzes, un viņai pateica, ka viņai ir redzami uzlabojumi, un šī deva ir jāsamazina. Un, kad viņi samazināja šo devu, viņai viss noregulējās, un viņa tiešām teica, ka koraļūdens strādā. Un vēl atgādinot, vēl atgriežoties pie Ievas gadījuma, Ieva
teica, ka visbrīnišķīgākais ir tas, ka viņi ir gājusi pēc veselības koncepcijas, un tad viņi tiešām sajūta ļoti, ļoti labus rezultātus. Tā kā es noteikti iesaku iet pēc veselības koncepcijas visiem. Tiešām prieks par šiem jaukajiem rezultātiem. Un kā nākamo, es aicināšu Jolantu Loskutovu, kas arī darbojas kā veselības trenere, un viņa ir 3 bērnu māmiņa un ir arī atrisinājusi veselības problēmas saistībā ar vairogdziedzeri savam vecākajam dēlam, ja es pareizi atceros, Jolanta. Vai tā ir? Jā, sveiki visiem, sveiki, labvakar. Tā tik tiešām ir atrisinājusi, gluži vēl nē, bet mēs esam procesā, lai varētu teikt, kad esam pilnīgi atrisinājuši. Var sakot, kādu aptuveni pusgadu pirms es iepazinos ar Coral Club produkciju, mēs bijām nodot analīzes pēc mana pieprasījuma. Ģimenes ārstējas vaicāju, ka es gribu redzēt vairogdziedzera darbības šos rādītājus, uz ko man ģimenes ārsti pateica, ka nē, liekieties mierā, tas taču ir puisītis, viņam tajā laikā bija cik 10 gadi. Un viņi var sakot, teica, nē, liekieties mierā, mamma, tā ir sieviešu slimība, puisīši tur vispār nekāda sakara nav. Es viņai pateicu, ja jūs man nedosiet to nosūtījumu, es tāpatās aiziešu un nodošu, jo tas manās interesēs, jo es biju lasījusi, ka bērniem, kam ir paaugstināta hiperaktivitāte, ir problēmas ar kuņģa zarnu traktu un ar vairogdziedzeri. Ja? Tas, kas saista viņus kopā. Nu, lūk, aizgājām nodot analīzes, viņas bija izmainītas asins analīzes, bet ne tik daudz, tātad pavisam nedaudz. Medikamentus mums nelika dzērt, jā, uzreiz. Tālāk mūs nosūtīja uz sonogrāfiju. Sonogrāfijā tur gan jau atklājās mezgliņi, tirats 3. Viņus iedala tur tirats 2, tirats 3, tad, kad ir jau pastiprināta uzmanība tieši, lai viņus atsakotu. Jo man slimnīcā, Rīgas bērnu slimnīcā, pateica, ka tieši puisīši viņa vecumā ir tie, kas visvairāk, kam ir šī kaita, ja teiksim tā, un kad viņa var arī pārveidoties par ļaundabīgu. Nosūtīja mūs uz onkoloģiskiem marķieriem, nodot analīzes. Jā, izslēgt to un lēma arī par to, vai nepieciešama operācija, tātad griezt laukā šos te mezglus. Nolēma, pat cik tas ir pirmreizēja apskata, pagaidīt to pusgadu, jo mums bija ik pēc pusgada jāuzraugās tur, paskatīties, kas notiek. Nu, lūk, aizgājies pēc pusgada, viņi stāvēja uz vietas un nekur nekustējās. Tātad operācija vēl joprojām nav nepieciešama. Joprojām stingrā uzraudzība, jo ir tirats 3, ja, un tad sanāk, ka tieši pēc tās vizītes es iepazinos ar mūsu produktiem. Es bērnam pa to laiku līdz nākamajai tai vizītē pēc pusgada bija izgājusi attīrīšanās programmu, kas ir bērniem paredzēta. Papildus viņš protivitī, visas lecitīni, omegas ļoti lielās devās, par ko arī runāja kolēģis, ja, devu. Un tad nākamajā pārbaudē, kas bija, mums konstatēja, ka ir izmaiņas uz labo pusi, samazinājušies, ja, šie mezgliņi. Un vēl pēc pusgada, kad es pieslēdzu klāt kelpu, tieši šo te jūras brūneļģīti, mums no tirats 3 samazinājās šie mezgliņi uz tirats 2. Ja, tātad uzvara vēl pilnīga nav, bet es uzskatu, tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi jau mazināt šos mezgliņus tikai ar uzturbagātinātājiem. Protams, es arī pakoriģēju ēdienkarti bērnam, cik es varu mājās to izdarīt, jo pusaudzes ārpus skolas tāpat tās nopirks to, ko viņš gribēs, un tas nebūtu nav tas veselīgākais ēdiens, ja, brīžiem. Sekoju līdz aminoskābēm un tādām bāzes lietiņām, kuras vienkārši ir jābūt, lai organisms pilnvērtīgi funkcionētu. Tāpēc man šobrīd ir prieks, mums tagad jau ir tikai reizi gadā jāpārbauda, mums tagad rudenī būs jāiet tikai pie viņas parunāties, un tad vēl pēc pusgada būs atkārtot sonogrāfiju, un tad jau es redzēšu, kas būs noticis, jo šobrīd es nepabaidījos, un 12-gadniekam jau visu lielo veselības koncepciju dot. Viņš man iet veselības koncepciju, un tad es skatīšos, kāda rezultāta arī būs pēc viņas. Super! Prieks par tik gudrām, prātīgām mamām. Un noslēgumā mums vēl ir viens video rezultāts par meiteni no Bauskas, Sindija Plūme. Mani sauc Sindija Plūme, esmu no Bauskas. Pirms es sāku Detox Plus, biju tāda sagurusi, nepriecīga, bez enerģijas, un vispār mani problēmas ir ar vairogdziedzeri.
un pēc Detox Plus man ir ļoti labas analīzes. Esmu ļoti, ļoti priecīga, ka esmu iepazinusi vispār šos produktus, jo kādreiz daudzus gadus atpakaļ es sekoju jums līdzi un tā kā mēģināju pat, bet es nenoticēju. Un sanāk tā, ka es nopirku produktus un es neizmantoju viņus. Es noliku malā un nenoticēju. Un tagad ir šis otrais pieejams pēc daudziem gadiem, ko esmu izdarījusi. Jā, Detox Plus esmu izdzērusi. Man ir devis enerģiju, lielu spēku. Ir pazuduši apakšīrnieki, ar ko bija man ļoti lielas problēmas. Es netiku galā ar aptiekas zālēm. Ik pa brīdi viņi man vienmēr parādījās. Helminti, ja? Bija problēmas ar vēdera izēju. Protams, kad vairāk man nav tādu problēmu, kāda bija līdz šim. Vēdera pūšanās ir mazinājusies, ir regulārs vēdera izēja, un vēl nepateicu, kad man ir pārgājusi tūska. Lielākā daļa tas ir redzams fotogrāfijā. Man kakls viss ir pilns, vaigi ir pilni. Esmu mierīgāka, priecīgāka, dzīvespriecīgāka. Paldies! Jā, paldies! Šo mēs rezultātu sadaļu noslēdzam, bet mēs varam paskatīties jautājumi. Šeit bija jautājums, labdien, sakiet, ko var darīt, lai mezgliņi pazūd. Ir jātīra organisms. Viss tas, par ko mēs šodien runājām, veselības koncepcija, galvenais nevajag gribēt jau rīt, ka tas viss jau būs jau rezultāts, būt pacietīgiem, maksimāli ar mīlestību pret sevi un vienkārši darīt, un būs arī rezultāts. Paldies, man ļoti vērtīgi šo dzirdēt, žēl, ka šo visu es nezināju pirms 40 gadiem. Man ārsts nekad nav teicis, ka mezgliņi var arī pazust, ja kaut ko lieto. Ārsti, starp citu, daudz ko nepasaka. Jā, ārsti daudz ko nepasaka. Arī es domāju, ka to var daudz apliecināt, kad viņiem ir jāsako viņu atļautajiem tātad ierobežojumiem, ko viņi drīkst, ko viņi nedrīkst ieteikt un teikt. Un tāpēc jau mēs esam paši atbildīgi par savu veselību un mums ir pašiem jāmācās, ja mēs gribam sev palīdzēt, ja mēs gribam justies labi. Paldies, ka bijāt pieslēgušies, un lai jums noder, un esiet veseli, veselas, skaistas un skaisti, lai visiem viss izdodās. Paldies jums!